Mūsu ceļojums ar Edi sākās Bauskā. Nolēmām nedēļas laikā nobraukt maršrutu Bauska Aineži, maksimāli tuvu turoties robežai. Izmantojot automātu navigāciju, saplānojām maršrutu, nezinot, vai realitātē tas atbildīs patiesībai, jo tas, kas ir iezīmēts kartē, nevienmēr ir iespējams izbraukt arī dzīvē. Lai vai kā, sakrāmējām mantas un devāmies ceļā. Pirmais posms – Bauska, Lietuvas robeža līdz pat vietai, kur tā satiekas ar Baltkrievijas robežu. Bye, Google. Tā ir Google. Hello, Google. Man nav uzlicamies balsts. Nu beidz! People like us, gotta stay together. Visa redela pilna ar... Kā? Redela pilna ar garšīgiem. Maybe smoking? I am not smoking. No, maybe no you, but maybe me. Maybe you, maybe me, maybe yes. People. Fucking nice smile with the fucking smilts in Zoom. Visas smiltīs, bet tas mocis jūtās, man liekas, apgānīt. Tas mocis jūtās priecīgs, ka viņš beidzot ir izbraucis kaut kur vairāk nekā garaža. Kas tad tas viņš saka, ne? Vai tu tā arī mēdz būt? Braucot, ceļa segums bija dažāds. Sākot ar asfaltētu, labu, līdzenu segumu, līdz pat tādam, pa kuru likās nekad mašīna nav braukusi. Knapi pamanām taku, pa kuru kādreiz iespējams kāds ir braucis. Lietus izskalotas māla risas vai arī grunds. Lietu pašu mēs nesastapām, vienīgi pēdējā dienā mazliet. Tomēr lietus atstātās pēdas bieži vien lika mums pacīnīties ar mūsu braucamajiem. Vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka man bija uzlikta asfalta riepa. Tad lielākais šķērslis, ko mēs ceļā satikām, nevienu reizi bija dzelzceļš. Tad mēs rekur viens no mēžu izjau. Pēc kāda laika piestājām, lai papusdienot. Mēs maknītē, ne? Jā. Pēc tam sekoja ceļa posms cauri mežiņam, kur mašīnas sen jau nebija braukušas. Priekšā nogāzti koki, pielījušas peļķes, kurām ar grūtībām varēja tikt cauri. Kārtējo reizi pārliecinājos to, ka tomēr vajadzēja mazliet iespringt un sadabūt atbilstošu riepu, nevis braukt ar asfalta riepu, kas lika manām iesvist. Pirmās dienas pelde, lai noskalot pa dienu sakrātos putekļus un aizskalot projām nogurumu. Teltis sacēlām, sakopām vietu, ko iepriekšējie sivēni pirms mums bija atstājuši diezgan neforšā veidā. Sakopām, tā lai pašiem ir patīkami. Zeme mans augums, tā uguns ir mans vistīrākais gars, ar ko uzvarēt ļaunumu. No dvēseles savas man padzīt to vajag, lai cik ilgi jūrā bristā man ir uz ceļiem. Tas tieši kāds ir un sveši kā nelien, ar spēku un meliem, uz sētu savu neliet. Gribu savu tautu brīvu negaita neviens, mīt nedos, labrīt celies. Otrā diena
Pusdienas laikā mēs jau sasniedzām to vietu, kur sākās Baltkrievijas robeža. Sēta tiešām iespaidīga. Ceļš tikko svaigi uzbūvēts. Atrodoties pierobežas joslā, ir jābūt speciālām atļaujām. Pieteikumu aizpildījām internetā jau dažas dienas iepriekš, taču atbildi mēs tā arī vēl nesaņēmām. Ņemot vērā to, ka brauciens jau bija ieplānots, devāmies tāpadās pa šo ceļu, lai pieturētos pie iepriekš uzstādītā mērķa maksimāli tuvu nobraukt gar robežu. Pirmie posmi izdevās veiksmīgi. Nesastapām nec robežsargus, nec arī ceļa darbiniekus, tikai tehnika, kas stāvēja. Vietām nācās apbraukt pārbraucamiem ceļiem, tā kā ceļš vēl nav uzbūvēts. Taču tie posmi bija arī gana interesanti. Sēta tiešām iespaidīga, gara, vairākos līmeņos. Esam atbraukuši šiten. Latvijas stabiņš, un tur ir Belarusu stabiņš. Tika atrasta nemazāk forša kā pirmā. Laiks mums tiešām lutināja. Bija ļoti silts. Esam Daugavā. Ienīsti bišķit. Jā! Jā! Reidi nekad nebija garlaicīgi. Arī braucot pa ceļu, mēs saslēdzām savus ķiveres komentātors un visu ceļu runājām visādas muļķības, stāstījām jokus, ik pa brīdim dziedājām pa kādai dziesmai. Nākamās dienas ceļš neko daudz neatšķīrās ar pirmās dienas ceļu. Grunts, mazi ciemati, apstrādāt lauši un ļoti retās posmās asfaltētais segums. Reizēm gadījās nomaldīties no maršruta, atduroties kaut kur privātajā teritorijā. Tomēr apgriezt moci un doties pa blakus esošo taku nesastādīja nekādu problēmu. Tāpēc mūsu mērķis atrasties maksimāli blakus tuvu robežai līdz šim ir izdevies lieliski. Ceļš tiešām bija ļoti dažāds, un arī ainavas, ko mēs pa ceļam redzējām, bija ļoti dažādas. Bija gan pamestas mājas, gan arī ļoti sakoptas lauku viensētas, kuras šit ir uzbūvētas un iekoptas pilnīgi absolūti necivilizētās vietās. Naktsvieta ir atrasta. Tā, atpūtas vietiņa. Kā jūties, priekšneciņ? Cienīties zrīķeri. Ļoti jauki vieta šeit, jā. Pagad cilūk rada. Da, uztais pres. Nu skaisti. Nu jā, kad šitā te
Līdz krastam tie ir metrs, un tad tālāk ir šādi. Nu, te mēs šonakt paliekam pa nakti. Mēs šodien kaifos. Jā. Te tā maksājām viena vai vērts braucienā? Īstenībā jā, mēs katru nakti kādu pērli atrodam. Tā kā tā. Lai visiem forši mierīgs vakars. Esam piestājuši netālu no robežas kaut kādā miestiņā bez nosaukuma, kur izskatās, ka nav neviena dzīva cilvēka. Černobiļa kaut kāda. Nu, ieturam pusdienu maltīti. Jā. Nu, tad jau dosimies tālāk ceļā. Piepildīšu pilnas bākas, dodamies tālāk. Protams, atpakaļ braucam pa to pašu ceļu, lai Osmans ierakstītu maršrutu, kurš ir maksimāli tuvu robežai. Saule šodien brīžiem iekarsē tik ļoti, ka braukt pilnā ekipējumā ir teju neiespējami. Tāpēc mazliet grēkojam, novelkam biezās jakas un bruņas, un kādu mirkli braucam tēkraklos, ik pa brīdī ceļoties kājās, lai kādu mazliet dzēsētos. Ēda motociklam ir uzlikts labs enduro riepas, tāpēc viņš šiem nelieliem šķēršļiem tiek pāri bez problēmām, taču arī viņš reizēm uzgāzē pārāk daudz un es tiek iesvietīts ar dubļiem un netīru ūdeni. Bet tas pieder pie lietas. Braucam tālāk. Lauš mēģinās to izdarīt ar savu labo riepu. Nestājies! Pārvarējuši dubļus, peļķis, dodamies tālāk. Ceļš turpinās pa meža takām, pa kurām sen jau neviens nav braucis.
Tas mūs priecē, jo ceļš ir pārsteigumiem bagāts. Taču mēs nemaz nenojaušam, ka pēc neilga mirkļa mūsu prieks tiks pārtraukts, jo mēs satiksimies ar robežsargiem, kuri bija nevisai draudzīgi. Viņus es saprotu, viņi pilda savus dienas pienākumus. Te ir Latvija, tur Baltkrievija. Šajās dienās ir izsludināta ārkārtas situācija, jo bēgļi no Baltkrievijas puses ir ļoti lielā daudzumā. Labi, puiši. Izrādās jums šodien pavaicās. Bet ar vienu nosacījumu. Mēs izdarām tā. Mēs jums dokumentus atpakaļ. Čia, jūs ņemiet, ja? Šeit, ja jūs braukāsieties kādreiz, vai arī jūs citu nodaļu, ja jūs brauksiet, tikai brauciet gar valsts nozīmes ceļiem, ja? Pa valsts nozīmes ceļiem, ja? Tas ir ne mazie, ne... Tas ir ne tas mazais, kas šeit jūs pagriezaties, bet tas lielais, ja? Pa tādiem ceļiem jūs varat braukt, jo jums saulaides nav. Ja jūs apstādināja iepriekšējās, patruļas, ja? Citi ir... Grāns ceļš tāds bija. Jā, varbūt tas bija tieši valsts nozīmes ceļš. Viņi jūs ceļi apstādināja, piemēram, tā lielā. Mēs jums arī, nesoda nekāda. Tāpēc ir saprotams, viņi noskaņojums. Bet kā jūs nombrāts un tāda valsts nozīmes ceļa, nostāja. jums vajag saulaides, bet saulaides jums nav apstiprinātas, uzreiz saku. Un viņas arī nebūs, ja? Brīnumainā kārtā. Ar tādu mērķi, ar tādu hobiju, kas tagad notiek, ja gar robežu. Taisno braucām uz zemnieku saimniecību Kotiņu, kur iepriekš jau bijām rezervējuši savu nakts. Sanāk, ja uz kurienī, kurš jums sāk? Kotiņiem mēs tagad braucam. Nu, tas ir pavisam augšā, gar robežu, kā mēs bijām ieplānojuši. Zeme mans augums un ūdens mana sastīnis, gaiss mana elpa un uguns mans gars. Pacel skatu uz augstošo sauli, jūtīgo spēku, kas tevi ceļ līdz. Kāpēc jocīgi gar ventilāciju? Tāpēc, ka tur bija tukšs. Tā ir iepaši. Baigi lielais caurums, lai tā nāk ārā. Jā, bet šitādi dabūt iekšā. Šitādi dabūt Jēvi. Nu neko, tad laikam līmēsim kameru. Esam atbraukuši uz zemnieku saimniecības Kotiņu īpašumu. Un saimniece Vija mūs ļoti viesmīlīgi uzņēma. Mums rīcībā ir tādas veļas mašīnas, žāvētājs, kur mēs varam izmazgāt savas mototēļas. Tāda virtuvīte. Jā. Mantas sanesām iekšā. Jā, redzi, kurā gultā es gulēšu. Ēdis, lai guļ. Mazajās gultās es gulēšu šitanī. Nelielas brokastis. Sāksim ar ūdeni. Tieši tā, sāksim ar ūdeni. Braucam. Nu, to zaru mēs ielikām. Jo tāpēc, ka Laurito visa šitanī bedrītē. Jo normāli braucot, to bedri nevar redzēt. Un ja tu tā cuciņā ej, tā tu viņā normāli iebāzi. Šī tik dziļi.
Nu, diezko patīkam nebija ar grūdoku ierakstīties veistiklā. Teikšu, kā ir. Bet, nu, viss labs, kas labi beidzās. Dzīvi esam, braucam tālāk. Pēdējā šī ceļojuma naktsvieta mums arī uzradās neplānoti. Iebraucām kafejnīcā Būda vienkārši paēst, kur saimniece piedāvāja mums naktsmājas. Prasta lauku viensētu, kuru ir iekopuši 2 jauni cilvēki. Viss tīrs, bet pa vienkāršo. Limonādi, iedzersim par labo braucienu. Limonādi. Skulu. Pēdējā ceļojuma dienā dabūjām mazliet lietu. Bet vārdu tiešā nozīmē pavisam maz. Posms līdz pašiem Ērežiem bija pa diezgan slīdenu grunti, bet patīkam, jo visu laiku braucām gandrīz pa robežu. Ar krādi. Degviela palika uz nulli. Mūsu ceļojums noslēdzies un esam veiksmīgi Ēnižos. Uztaisam vēl pa selfijam un tad jau taisnā stiepienā pa mājām. Edijs uz Jelgavu, bet es uz Bausku.